2012 ir pagājis. Ko jūs domājat par šo gadu? Kāds bija viņš? Ļoti labs. Labs, jā, ar pārsteigumiem pilns. Ļoti patika, kā jau jebkurš cits gads. Ar katru gadu vairāk un vairāk patīk. Bija diezgan ražīgs, traks. Daudz pārmaiņu vispārēji arī. Ja es uzsummēju balītes, tad šogad, man liekas, summa ir lielāka nekā vai vienāda ar to, kā bija līdz šim. Idejas. Kāpēc idejas? Tāpēc, ka bija gan sliktas lietas, bija gan labas lietas, tāpēc paliekam pie zelta vidusceļa. Nav viesot jau labākajiem, bet nekas traģisks arī nav bijis. Kāpēc nav labākais? Vienkārši nav veicies šī gadā. Veiksmi tev nestāv klāt. Jā. Tev stāv klāt nelaime. Man liekas, ka bija samērā izdevies. Pirmkārt, mēs sagaidījām pasaules galu, lieliski sagaidījām. Ļoti labs. Kādēļ labs? Tādēļ, ka nebija pasaules gals. Pasaules galu es gaidīju. Tā bija vienkārši parasta diena, diezgan saulaina un patīkama, tāpēc man patīk. Es viņu gaidīju tāpat kā jauno gadu, teiksim tā. Nebija. Varēja būt labāk. Varēja būt labāks gals. Svinējāmies viss kā vajag, atvadījāmies no visiem draugiem, nu tā teikt. Ja nu kas. Varbūt mēs visi vienkārši esam paradīzē. Varbūt. To es šaubos. Es vai, jā. Neizsēs būs pēc paradīzes. Jebkurā brīdī mēs varam nomirt. Kas mums te notika Latvijā? H&M atvērās. Tas ir cool vai nav cool? Man, kā Džekam, laikam, whatever. Riga has changed forever. Has changed forever. And forever. Definitely forever. Whatever. Man šķiet, ka mūsu Latvijas H&M ir galīgi garām. Veikals katrs tur ir. Cilvēkiem lētas drēbes patīk. Cilvēkiem nebija laikam drēbes šī gadā mums. Tad diezgan sarežģīta situācija izvērtās. Cik ilgi jūs te stāvat? Kopš vakardienas 9 no rīta. Whatever. Gangnam Style iznāca. Tas ir cool vai nav cool? Nu, stilīgi. Ir ok. Kaut kas jauns. Kaut kas jauns, jā. Jā. Kaut kas jauns. Visiem ir no kā. Visu laiku tika taisīts tādas popdziesmas dejojams un pēkšņi uztaisa vienu popdziesmu dejojamu. Gangnam Style. Opan Gangnam Style. Ļoti nepatīk. Manuprāt, ļoti cool. Man patika, bija jautri padejot. Tas tā kā vēl viens jaunais gada hīts, tieši šī gada 2012. Ar laiku aizmirsīsies. Ko jūs domājat par mūsu valdību 2012. gadā? Ir impotenti, pa vāju, stingrākai jābūt. Valsts ienaidnieki vienkārši nedrīkst atļaut viņiem ālēties un viss. Gada mega notikums iespēja laimēt iPhone Twitterī, vai jūs laimējāt? Nē, pats nopirku. Pasmējos par cilvēkiem, kuri to domāju. Diemžēl nelaimē, ne. Kas notiek tagad ar tiem kontiem? Jūs esat vispār redzējuši vēl kādu iPhone? Viņiem jau tur bija pilns sekotājiem savākts. Ieguva vajadzīgos sekotājus no savas reklāmas, piemēram, turpināt dot tur un tālāk. Viņš ir nomaina uz krājbanka. Jā, ka ir impotenti. Bija mācības un tad jākārto visus parādus, un, lai tālāk mācītos. Lai nepārtrauc līgumu ar tevi, kā, lai nepaliec pa free agentu. Jā, lai var turpināt cīņu pa Gagarina kausu. Jā, par Gopniku. Jā. It's only game. Why you have to be mad? Lielā cīņa, Lembergs pret Sprūdžu. Vai tas jūs ietekmēja 2012. vai arī bija pilnīgi vienalga? Nebija tā, ka vienalga. Pasakojām līdz televīzijā, kā tur notikās īsti, kā Lembergs mēģināja tur atsisties. Es jūs nepārtraucu, drīkst, ja? Paldies. Ja. Otra lieta, mīļais cilvēks. Jūs saprotat? Jūs jau varat... Nu, kāpēc ne? Daudziem esat, es domāju, vismaz ģimenes locekļiem. Bet jums noteikti ne. Lamberts pret Sprūdžu. Tur no malas paskatījos, cik pie teļu bieži Pats nepiedalījies? Nē. Sanāk, ka viņi tur vienkārši jāpadrats stājas. Ko darīt, ja Ovečkins būtu tavs draugs? Es ar viņu vispirms dzertu. Iešu buhāt, jā. Pēc tam paprasītu ar viņu kaut kur paspalēt. Spēlīts visāds. Bailīgam ar vienu taisīs nepatikšanas. Ja? Tikai Dāvids uzvarēja Guliveru. Un ja mēs baidīsimies no Maskavas, nekas labs nevar sanākt. Tev draudzeni pamet? Nē. Tu pamet draudzeni? Nē. Tev ir draudzeni? Nē. Kas ir 2012 Rozīnīte? Nezinu, man olimpiskās spēles liekas kaut kas tāds.
Vai Strombergs bija pelnījis zeltu? Jā, bija. Saka Dievs, jā. Vai, ja jūs piedalītos, jūs arī iegūtu kādā disciplīnā zeltu? Nu, es gribētu, jā, bet vai es to izdarītu, es nezinu gan. Jā, vai jūs gribētu iegūt Strombergu? Ka viņi ir impotenti. Ko jūs gribat novēlēt visiem cilvēkiem, kur skatās šo video 2013. gadā? Nepazaudējiet prātu YouTube. Ejiet reālajā dzīvē un dariet lielas lietas. Lai visi ir priecīgi un draudzīgi, visiem veselību un prieku. Денег, максимум экшена, позитива. Naudu, darbu. Sarakstīt daudz izdarāmo gadu 13. gadā un tos arī piepildīt. Labāku laiku. Jā. Beigt beidzot šo tautu naidu Krieviju pret latviešiem, latvieši pret Krieviem. Katrā tautā vienmēr būs idioti un būs normāli cilvēki. Tas, ka 13 ir nelaimīgs skaitlis, tas ir muļķības. Ja es sēšu tāls ar jums kopā un jūs skatāties Pirmā vieta TV. Man sauc Haralds un skaties Pirmā vieta TV. Pirmā vieta TV, yo motherfucker. Retvīto šo video! Jā, man sauc Uģis Briedis, jūs skatāties Pirmā vieta TV. Uzspiežam sirsnīm šim video. Jā, uzspiežam laiku. Uzspiežam sirsnīm šim video. Mans vārds ir Kaspars Bindemans un jūs skatāties... Mans vārds ir Kaspars Bindemans un jūs skatāties Pirmā vieta TV. Pasaki, tagad mani sauc Patriks un tu skaties Pirmā vieta TV. Mani sauc Patriks, skaties Pirmā vieta TV. Bet var tā kaut kā agresīvāk tā, nu, naidīgāk, nu, ielikt, nu, ka pieņemsim, yo, man, tur, fuck, yeah, kaut kā tāda. Sāp visu. Esmu Patriks, skatāties Pirmā, kā sauc? Pirmā vieta TV. Jūs skatāties Pirmā vieta TV. Tad ar kaut kādu lamu vārdu pa vidam. Jo tas ir... Arī esmu Patriks. Jūs skatāties Pirmā vieta TV, skatāties. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums Pirmo vietu TV visu šo gadu. Un ne tikai. Baigi labi aizvadīts. Atceries sekot mums Twitterī, draugos, Facebookā un piespies subscribe pogu, lai redzētu visus mūsu video. Jaunos, vecos, pārējos. Par jauniem video 13. gadā tiekamies ar daudz pārsteigumiem. Pats lielākais jaunais Rīga pārvadītājs Tālis. Cerams, ka viņš tev iepatiksies kā vadītājs, jo viņš tiešām ir labs. Nu, kā sadzīvosiet, to mēs redzēsim. Bet vecgadu vakar kopā mēs neaizvadīsim. Tāpēc šodien mēs sagaidām jauno gadu ar tevi arī YouTube'ā. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laimīgu! Laimīgu jauno gadu! Yes, jaunais vadītājs! High five! High five! Jaunais vadītājs! Yeah! Nafig visu!